Nu, tā kā jau teicu, laiks parunāt par nosacītajām varbūtībām. Nedaudz varbūt jau iepriekšējos video redzējāt, vismaz vienu gadījumu, kurus to izmantoju, bet tomēr vēlreiz. Ko šis nozīmē? Tas nozīmē varbūtību tad, varbūtību notikumam A, ja iestājies notikums B. Tā. Un visbiežāk mēs skatāmies uz to šādi, kas ir izmainījies. Mēs joprojām skatāmies iznākumus, kas labvēlīgi A, bet šoreiz attiecībā pret tiem, kas ir labvēlīgi B. Un tāpēc, ka, protams, ka var būt tā, ka A iznākumu var būt vairāk nekā B, kas to liedz, piemēram, man interesē, kāda varbūtība, ka uzskata pārskaitlis, ja ir zināms, ka uzkritā kaut kas, kas dalās ar 3. Tāpēc šeit precizē labvēlīgi A un B. Un tāpēc es varu īstenībā arī dot šo piemēru, ko es teicu, atkal ar protēm, šiem te iznākumiem. Tātad A uzkrīt pāris skaitlis. B uzkrīt skaitlis, kas dalās ar 3. Un mēs zinām, ka A, protams, nozīmē 2, 4, 6, B nozīmē 3 vai 6. Un tad, ja es gribu izreikināt A, ja nosacījumu, ka ir B, tad es zinu, ka man ir jāskatās, man ir 2 derīgi gadījumi, un no šiem derīgais ir 1. Lūk tā. Īstenībā šo arī pat parāda kā atsevišķu formulu citādāk. Iznākumi, kas ir labvēlīgi B, un iznākumi, kas ir labvēlīgi A un B, principā arī var atspoguļot kā iestāšanās varbūtības. Par cik tie abi ir attiecībā pret vienu un to pašu skaitu, mēs varam izreikināt varbūtības un tad skatīties, kā šis notiek, kāda ir varbūtība nosacītā varbūtība. Mēs vienkārši skatāmies varbūtību, ka iestājas gan A, gan B, attiecībā pret to, ka iestājas B. Bieži vien, protams, ir pat vienkāršāk gadījumi. Teiksim, klasisks piemērs ar kasti, ko patīk, man liekas, katrā optimālā līmeņa eksamēli. Kastē ir 20 melnas bumbas, 20 melnas bumbiņas un 15 zilas bumbiņas. Izņēma ārā 4 bumbiņas, no kurām 3 izrādījās baltas, vai melnas, melnas mums nav baltās, un 1 zila. Kāda varbūtība? Tagad izvilkt melnu bumbiņu. Un mēs vienkārši arī dažreiz skatāmies, kas ir mainījies. Mums ir dažreiz nāks pārdefinēt varbūtību, un es redzu, ka vienkārši tagad mums bija 35, tagad ir 31 bumbiņa. Bija 20 melnas bumbiņas, tagad ir tikai 17. Un dažreiz arī šādi vienkārši mums paiet pretī liktenis. Ja? Bet tā arī nosacīt vārdotību, mēs vienkārši sagaidām, ka kaut kas ir noticis. Varbūt varēja būt bijis cits rezultāts, ja no tām 4 bumbiņām būtu 2 melnas un 2 zilas, vai 4 zilas. Tad nosacītā varbūtība mainītos. Nosacītā varbūtība īstenībā ir ļoti svarīgs koncepts. Atkarībā no tā, kas ir noticis, mums izmainās varbūtība, un tikai neatkarīga notikuma gadījumā šī varbūtība neizmainīsies.